Pēc vairākām dienām mani skāra Evana Robertsa atsūtītās vēstules radītais iespējas. Tā atnāca pavisam drīz, un tajā bija šādi vārdi. Mans dārgais cīņu biedri, ko es varu tev sacīt? Kas iedrošinātu tevi šajā šausmīgajā cīniņā? Es redzu, ka tā ir visšausmīgākā no visām, kas tev bijis jāizcīna. Slava Dievam, ka ļaunā valstība tomēr tiek aplenkta no visām pusēm. Tie ir miljoni lūgšanu. Nevienkārša lūgšanu forma, bet gan dvēselēm atrodot savu ceļu tieši pie baltā troņa. Cilvēki Velsā ir lūguši visu šo gadu, lai tas kungs jūs svētī ar varenu gara izliešanos. Pie mums Velsā šķiet, ka vissvētākais ir ienācis baznīcā un tikai gaida uz sirdžu atvēršanos tajos, kas seko Kristum. Pagājušās sestdienas vakarā mums bija varena svētā gara izliešanās. Tam par pamatu bija cilvēku uzskatu izmaiņas attiecībā uz patiesu pielūgsmi. Pirmkārt, atdot Dievam, neko neprasot atpakaļ. Otrkārt, censties patikt Dievam un nevis pašiem sev. Tāpēc, skatoties uz Dievu un aizmirstot par ienaidnieku un atmetot bailes no cilvēkiem, mēs vienkārši lūdzām un nonāca gars. Es lūdzu, lai Dievs sadzirdētu arī jūsu lūgšanu, lai turētu jūsu ticību stipru un lai izglābj Kaliforniju. Palieku tavs brālis šajā cīņā, Evans Roberts. Tā bija trešā vēstule, ko saņēmu no Evana Robertsa Velsā, un es jūtu, ka viņu lūgšanām būs liels sakars ar beidzamo uzvaras izlaušanos Kalifornijā. Evans Roberts mums stāsta par savu paša pieredzi ar Dievu. Citāts. Kādas piektdienas vakarā pagājušā pavasarī lūdzot pie gultas pirms iešanas gulēt, mani pārņēma savā varā liels izplatījums bez laika vai telpas. Tā bija mana satikšanās ar Dievu. Pirms tam es atrados tālu no viņa. Līdz tam vakaram no Dieva baidījos, bet pēc tam vairs nekad. Tik lielas bija manas trīces, ka es valstījos pa gultu un uzmodās mans brālis. Viņš mani satvēra domādams, ka esmu saslimis. Evans Roberts to piedzīvoja katru nakti 3 mēnešus pēc kārtas, no 1:00 līdz 5:00 naktī. Viņš par šo savu īpašo laiku rakstīja vēsti pasaulei, sakot: Atmoda Dienvidu Velsā nav no cilvēkiem, bet no Dieva. Viņš ir pienācis mums tuvu klāt. Šajā kustībā nav jautājuma par kādu ticības pārliecību vai kādas dogmas uzvaru. Mēs nemācām sektantiskas mācības, bet tikai Kristus mīlestības skaistumu un atnestos brīnumus. Daudzi man vaicā attiecībā par manām metodēm. Man tādu nav. Es nekad iepriekš nesagatavoju runu, bet visu atstāju viņa ziņā. Es neesmu šīs atmodas avots, bet tikai līdzeklis. Viens no tiem, kas tagad strauji izaug un kļūst par milzīgu pulku. Ceru, ka pasaulē nenotiek nekādas personīgas sekošanas cilvēkiem, bet tikai Kristum. Citāta beigas. Es ticu, ka pasaule atrodas milzīgas atmodas priekšvakarā, un es ikdienas lūdzu, lai būtu pieejams un spētu būt noderīgs to veicināt. Velsā tikai dažu nedēļu laikā ir notikušas varenas lietas, bet tas ir tikai sākums. Pasaule tiks viņa gara apņemta, kā varenā trakojošā vējā. Šo kustību vadīs daudzi, kas tagad ir klusējoši kristieši. Tā būs arī nākamajā atmodā. Viņi piedzīvos lielu gaismu un atstaros šo pašu gaismu tūkstošiem, kas joprojām sēd tumsībā. Tūkstoši citu darīs daudz vairāk nekā esam sasnieguši mēs, ja tikai Dievs viņiem varēs uzticēt šo spēku. Kāda varena pazemība, tas arī ir visa spēka noslēpums. Kāds angļu acu liecinieks par notikumiem Velsā rakstīja šādi:
Tādas patiesas dvēseles dzemdību sāpes pēc neatpestītajiem es nekad pirms tam neesmu redzējis. Redzēju jauno Evanu Robertsu raustāmies konvulsijās un saucot auditoriju lūgt. Nedziediet, viņš izsaucās, ir pārāk bīstami tagad dziedāt. Pārliecība par grēku bieži tiek atņemta, kad cilvēki pārāk aizraujas ar dziedāšanu. Cits liecinieks pasludina. Tā nebija Evana Robertsa daiļu runība, kas nometa cilvēkus pie zemes, bet gan viņa asaru spēks. Viņš salūza, rūgti raudādams uz Dievu, lai Dievs tos noliec savā priekšā un salauž. Iekšēju ciešanu un lūgšanas asaras plūda pa viņa vaigiem, bet viss viņa stāvs locījās. Tā spēkā spēcīgi vīri salūza un raudāja kā bērni. Sievietes spiedza, raudāšanas skaņas pildīja gaisu. Evans Roberts savu līdzjūtības ciešanu varā nokrita pie altāra, kamēr daudzi pūlīja vienaldzībā un savā neizlēmībā vēl kavējās. Par vēlāko darbu Indijā mēs varam lasīt šādi. Indijā tika brīnišķīgi uzvarētas un kristītas ar garu jaunas sievietes Rembajas misijā, kad bija ieguvušas pārliecību par vajadzību kļūt brīvām. Viņām tika dota liela gaisma. Tikušas atbrīvotas, tās prieka pilnas lēkāja augšup un lejup stundām bez atpūtas. Kā redzams, viņas bija ieguvušas jaunus spēkus. Citā brīdī viņas ar līdzīgu degsmi raudāja. Tas iegāja viņās un plūda tām pāri. Kādas nokrita, kad bija ieraudzījušas lielu gaismu ejam tām pa priekšu. Pa to laiku Dieva uguns dedzināja no miesas locekļiem ārā grēku, lepnību, dusmas, mīlestību uz pasauli, sautīgumu, nešķīstību un tā tālāk. Viņas ne ēda, ne gulēja, kamēr nebija guvušas uzvaru, bet tad prieks bija tik liels, ka 2 vai 3 dienas pēc svētā gara kristības saņemšanas neviena no viņām nerūpējās par ēšanu. Apmēram 20 jaunu sieviešu nonāca transā, vienā mirklī un stundām ilgi kļuva vienaldzīgas šai pasaulē, kādas no viņām šajā stāvoklī atradās 3 vai 4 dienas. Šajā laikā viņas dziedāja, lūdza, plaukšķināja ar rokām, ripoja pa grīdu vai arī klusu sēdēja. Kad nāca pie apziņas, viņas visas stāstīja, ka esot redzējušas troni debesīs, sniegbaltā audeklā tērtu ļaužu pūli un godību, tik spožu, ka to nesot varējušas izturēt. Drīz vien visa vieta atradās liesmās. Skolās bija jāpārtrauc mācības. Visi aizmirsa ēst un gulēt, un nakti un dienu notika nepārtrauktas lūgšanas. Kādā naktī pār vienu no Dievu meklējošajām meitenēm izlējās gars. Uzmodās viņas biedrene, kas gulēja blakus, un redzot viņu ietītu uguns liesmās, skrēja un atnesa ūdens spaini, lai viņu apdzēstu. Mazāk nekā stundas laikā gandrīz visas meitenes ēkā raudāja, lūdza Dievu un sūdzēja savus grēkus. Daudzas no šīm meitenēm bija iegremdētas savādā, skaistā pārdabiskā ugunī. Kādās no sapulcēm citās Indijas vietās bija raksturīga spontāna dziesmu dziedāšana. Karas nometnē lūgšanas laikā uz sienām mazo meiteņu grupā pēkšņi parādījās ainas, kas pārdabiskā veidā atainoja Kristus dzīvi. Bildēs rādītās figūras bija kā dzīvas, tās kustējās un bija krāsainas. Katras ainas demonstrācija ilga no 2 līdz 10 minūtēm. Tad gaisma pakāpeniski izbalēja, lai pēc mirkļa ieblāzmotos par jaunā attēlā. Tā tas turpinājās 12 stundas un bija redzams ne tikai bērnu nama iemītniecēm un 8 misionāriem, bet arī visiem apkārtnē dzīvojošajiem kristiešiem. Pat pagāni nāca skatīties brīnišķīgos skatus.
Šīs ainas visas uzticīgi atainoja Bībeles notikumus un savā būtībā bija pārdabiskas. Tām bija neparasts iespējas uz cilvēkiem, laužot nocietinātās pagānu sirdis. Kamēr Velsā norisinājās atmoda, arī tur bieži bija redzamas krāsainas gaismas kā ugunīgas bumbas.